Paldies, visu labu. Un tad šodien, kā pēdējais, kas uzstāsies mūsu webinārā, ir Sandra Muižniece-Brasava, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju Universitātes tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas vadītāja, pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesora. Un viņas jautājums, ko viņa mums pastāstīs, kā arī pēc tam atbildēs uz jūsu jautājumiem, ir par vienu ļoti svarīgu tēmu, kas arī tūlīt parādīsies, tā varētu teikt, tiks pieņemta, ir par nepārstrādājamais un pārstrādājamais pārtikas iepakojums un pieejamās alternatīvas. Klausīsimies Sandru. Labdien! Sveikulien! Prieks būt šodien šeit un mazliet ieskicēt par to, kādi mēs esam un kā izskatās un kas ir pārstrādājams, kas ir nepārstrādājams. Nu, lūk, un tad es gribētu šo visu sākot, tomēr varbūt mazliet tādas lietas, ko mēs katrs ikdienā redzam. Sākt ar šādu varbūt slaidu un teikt tā, ka mums pašiem ir stipri jāpārdomā tas, ko mēs apkārt šobrīd redzam. Kā tas izskatās šie te mūsu veikalu plaukti un vienmēr tā kā jautājums arī par to, kas pēc tam paliek pāri un kā tas izskatās. Un, protams, ka mēs, ja paraugamies šobrīd uz to vispārējo skatu, mēs redzam, ka tie plaukti mums ir gana krāsaini. Ja mēs raugamies, jā, protams, mums ir ļoti dažādi veidu produkti, un katram no tiem produktiem ir dažādi nosacījumi un vajadzības, kāpēc viņš tiek pakots šis produkts, konkrēti varbūt vienslāņu materiālā vai daudzslāņu materiālā. Un tai pašā laikā mēs skatāmies, raugamies, teiksim, gadus kādus 10 atpakaļ, 15, varbūt pat 20, tie plaukti mēs atceramies, ka nebija tik krāsaini. Līdz ar to mēģināšu varbūt ieskicēt sākotnēji ar to, kādi mēs esam un kā tas izskatās. Nu, lūk, un tas, ko es gribētu teikt, ka mums ļoti jāpārdomā, un arī iepriekšējie runātāji teica, ka mums jāsāk katram pašam ar sevi, un jāpārdomā par to, cik liederīgi mēs šo iepakojumu apjomu principā izmantojam, un kā tas izskatās, jo, ja mēs runājam par to, ka mums iepakojuma apjomi ir lieli, un mēs saprotam, ka iepakojumi ir par daudz, tad stāsti par to, ka mums jādomā, kur mēs nemazinot produktiem kvalitāti, varam samazināt šo iepakojumu apjomus. Un, protams, tajā brīdī, kad es runāju par šīm lietām, man vienmēr saka, mums neviens uzņēmējs nav iepakojumu izveidojis tādu vai šādu tikai tāpēc, ka viņam gribētos vairāk maksāt, bet ir situācija tāda, kad ir šobrīd tas brīdis pienācis, kad jāsāk pārdomāt, vai tas krējuma trauciņš, kuru mēs nepiepildam līdz augšai pilnu, vai mēs viņu tā kā varētu tomēr pildīt pilnāku, jo, ja mēs atceramies gadus pāris atpakaļ, mums bija situācija tāda, ka trauciņš ir viena un tā paša izmēra, bet principā tā kā attiecīgi ejot laikam uz priekšu, mēs skatījāmies, ka tas apjoms trauciņā sarūk. Te pašā laikā mums ir iepakojumi, kur mums ir ļoti daudz šīs te liekais materiāls, kur, protams, arī uzņēmēji man droši vien, kad teiks, kad principā mums ir iekārtas ar attiecīgiem izmēriem, lielumiem, un ja mēs mainam kādas formas vai apjomus, tad mums uzreiz tas ir papildus izdevumi un daudz iekārtas tādas, kā, piemēram, ja mēs maizes kukulīti aizveram. Tad arī stāsta par to, ka viņam ir tas galiņš, tas pušķītis saucamais, ja, kur principā daudzām iekārtām mēs viņu nevaram samazināt ļoti maz, līdz ar to tā kā tās ir iekārtu konfigurācijas. Un šobrīd tas pirmais, kas būtu jāsāk pārdomāt par to, kādā veidā mēs varam katrs saviem produktiem, ko mēs pakojam, skatīties, kā varbūt ir tās situācijas, kā mēs varam mazināt. Līdz ar to nākamais, kas ir ļoti būtisks, kas arī mēs runājam par atkritumu apsaimniekošanu, mēs runājam par pārstrādes iespējām, ir stāsts par to, cik iepakojuma vienībai mums vispār ir šie dažādi iepakojuma materiāli. Un vai šie iepakojuma materiāli ir savstarpēji atdalāmi, jo, piemēram, ja man ir glāzīte, kas man ir polimēra, vai attiecīgi man tā kā ir šis papīra iepakojums, un tas jautājums arī tāds, vai klients, kas šo produktu nopērk, vai viņš saprot, kā vispār varētu sadalīt šīs daļas, jo, protams, kad ja mēs runājam par atkritumu apsaimniekošanu, ja mēs skatāmies, ja tas iepakojums tiek nonāk līdz atkritumu apsaimniekotājiem vienā kopīgā gabalā, un viņš netiek attiecīgi tā kā sadalīts, tas arī apgrūtina šos procesus, un līdz ar to rodās jautājumi, kā tad viņu, pie kura materiālam tad viņš tajā automātiski tiks tā kā skaitot un uzskaitot tā kā, tajā apstrādes sistēmā, kur iekritīs, ja mēs tā varam žargonā teikt. Un, protams, arī tas, kad ja mums ir trauciņš, kuram vāciņš ir viena materiāla, trauciņš cits materiāls, un sevišķi tās būs vairāk veidu plasmasas, vai sevišķi, ja mēs runājam arī par kosmētiku, kur nāk dažādi šie
dažādas tā kā detaļas, kas ir ļoti daudz dažādas. Protams, ka var teikt tā, ka jā, mums iepakojuma ražotāji piedāvā viņus dažādus šādus variantus, bet tas ir tas stāsts par to, ka, nu, ja mēs iepriekš tam nepavērsām varbūt tik daudz uzmanību, cik mums gribētos, tad šobrīd tas stāsts par to, ka tas būtu diezgan tā skrupulozi jāvērtē, jāskatās, jā, protams, ņemot vērā savu uzņēmumu esošās iespējas un iespēju kādā veidā ar to var tā kā salāgot ar iekārtām, jo, protams, ka visa veida, teiksim, izmaiņas konkrētās iekārtas varbūt tā kā nevarēs tā kā attiecīgi izmantot. Tad nākamais stāsts, par ko varētu skatīties pārstrādājums, nepārstrādājums, cik vispār dažādas formas mums ir iepakojumiem. Varbūt šeit es uzlikusi tikai tādu ilustratīvu bildi, bet arī, ja mēs skatāmies, ja mums ir kādi produkti, ko mēs ražojam, un tie varbūt viskozi, mazāk viskozi produkti, stāsts ir par to, ka mēs skatāmies, cik tajās iepakojumos paliek iekšā šīs produktu atliekas. Jo tas arī, ka mēs runājam par materiālu kā tādu, no kā iepakojums sastāv, bet vēl ļoti būtiska loma ir tam, cik daudz produktu iepakojumā paliek iekšā. Jo viens jau tas, kas ir teikt, jā, patērētājs, lai viņš mēģina un dabū un izkrata no tā iepakojuma, tā kā attiecīgi šo te produktu, bet tas stāsta par to, ka mums ir dažādi produkti. Mums ir viskozi, mazāk viskozi, tādi, kurus vieglāk būs no iepakojuma iztukšot. Līdz ar to arī šeit ir stāsts par to, ka kā tas izskatās, jo, protams, atkal dažādām formām, dažādiem veidiem. Šeit es uzlikus tā kā vairāk šo cieto taru, ja, bet ir arī šīs mīkstās pakas, dažādas, attiecīgi dažādi trauciņi, kur mēs skatāmies, kad arī kurā vietā ir tie korķīši ievietot. Protams, jā, iepakošanas iekārtas mēs runājam par iekārtu veidiem, ko mazliet arī vēlāk prezentācijā ir tā, ka, protams, ja man iekārtā ir, teiksim, mīkstā paka, kurai korķītis ir augšējā daļā vai sānā, viņas iekārtā ļoti bieži būs tā, ka to nevarēs apmainīt uz citu vietu. Un līdz ar to būs arī varianti, kādā veidā materiāls, vai jūs jau saņemiet jau gatavu formu, vai jūs materiālu veidojat no ruļļa, un vai tās būs stāvpakas, vai tās būs attiecīgi arī šīs mīkstā iepakojuma pakas. Arī tas ir būtiska loma tam, jo, ja mēs runājam par pārstrādi, ļoti būtisks kritērijs ir tas, lai iepakojums nebūtu, principā, liekās pārtikas daļas, bet, protams, arī nav jāpārspīlē, nu nav viņš jāmazgā tā, ka viņš būtu ar zobbirstīti jāizmazgājas. Arī, protams, šobrīd mazliet pārspīlējam, bet iepakojuma šī te produktu palikušās daļas iepakojumā arī ļoti būtiski apgrūtina procesus, kuros mēs runājam arī par šīm te pārstrādes iespējām. Tad nākamā kategorija, kurai es arī gribētu pieskarties, vērtējot paši sevi kā uzņēmumus, cik daudz ir tie produkti, kas mums ir pakoti nevis vienā iepakojumā, bet mums ir viens iepakojums otrā iepakojumā. Un te ir stāsts arī par to, ka cik daudz tas aizņem vietas, pirmām kārtām, otrām kārtām, cik tas attiecīgi aizņem mums tā kā iepakojuma materiāls, jo varētu teikt, jā, ir polimēra iepakojums, ir kartona kārbariņķi apkārt. Jautājums, arī kartons, arī papīrs ir resurss, un, protams, mēs runājam par pārstrādi, tur, protams, mums ir tā kā mēs nevaram salīdzināt šo te polimēru vai plasmasu materiāliem, bet jebkurā gadījumā arī tie resursi, un tas ir iespējas kādā veidā mazināt šos te resursus, izmantotos materiālus. Pie kam te atkal es gribētu teikt tā, ka mēs esam arī papētījuši un skatījušies, ir diezgan daudz jautājumu, kur mēs, teiksim, par zobpastām paciņiem paskatīsimies, tad arī uzņēmēji, kas varbūt pako zobpastu un kādu citu produktu, viņi varētu teikt, jā, bet principā šī apkārtējā kārba kalpo ļoti veiksmīgi priekš tā, ka mums, teiksim, attiecīgi, kā varbūt tā zobpastai nav iekšējā šī pretējas atvēršanas mehānisma, līdz ar to kārba aiztaisīt ciet, viņa principā arī tas process tā kā ir notiekās. Nākamais ir arī, protams, kad tajā brīdī, kad es runāju par šo, ka mums mīkstais iepakojums, teiksim, kartona kārbā tiek ielikts. Tie, kas ražo produktus, teiks, jā, protams, tas ir diezgan labs šis te variants, kurā mēs skatāmies, izvietot plauktos, transportēšanai. Protams, kad kārba, kas ir kantaina, viņa būs stipri vienkāršāk ar šiem procesiem, kas ir loģistikas jautājumos, nekā tad, ja mums paciņa attiecīgi ieliktā, vai varbūt produkts, kas ir trausls, kas var sadrupt vešanas laikā. Tā kā šeit arī, protams, mēs skatāmies no dažādiem aspektiem un skatāmies, kur ir tās iespējas, kur var samazināt, jo, protams, ka viens uzņēmums varēs vairāk samazināt, cits pateiks, nē, man principā šis nav mans risinājums, es nevaru, jo tas ir atkarīgs ļoti no produkta, kas tiek pakots kāds produkts. Nu, un tad tas, ko es vēl gribētu pieskarties pie krāsu apjoma, daudzuma, laukuma lielumiem uz iepakojuma, kas tiek drukāts krāsas ziņā. Jā, mēs kā cilvēki esam pieraduši, mēs gribam krāsainu, mēs gribam skaistu. Tā pašā laikā es saprotu, ka iepakojums vairs nav tikai iepakojums, kas satur produktu, bet iepakojumi ir būtiska loma arī šī funkcija, un tagad attiecīgi tas mārketinga jautājums. Un es saprotu, ka cilvēks, ja viņš pērk produkciju, viņš pērk ar acīm. Un ja man tas produkts vizuāli pirmoreiz viņu neieraugu, droši vien, ka līdz tam man roka neaizstiepsies kā pircē viņu nopirkt, bet te ir stāsts par to, ka jāraugās, jāskatās par tām iespējām, kādas ir tendences, kādas ir iespējas konkrēti katram skatoties, domāt jau par šīm lietām, jo, ja mēs skatāmies arī uz nākotnes tendencēm Eiropā, tad tie materiāli, kas būs, tie laukumi būs lielie noklāti tumšās krāsas, līdz ar to šeit arī, principā, varbūt tā, ka materiāls ir vienslāņu materiāls,
materiāls, un it kā viņš ir pārstrādājams, bet viņš nebūs pārstrādājums tāpēc vien, ka viņam būs ļoti liels šis krāsu apjoms, un arī šīs pēcstrādes materiāli, šīs virsmas dažādas, kur principā būs stāsts par to, ka šāda kontekstā šis materiāls nebūs principā pārstrādājums. Līdz ar to arī šis ir jautājums, par ko ir pamats domāt, jo varbūt tajā brīdī, ka jūs to materiālu iegādājaties, jums liekas, ka viss ir kārtībā, bet tajā brīdī, kad viņš ir apdrukāts un viņam ir attiecīgi šis drukas apjomi, tas stāsts ir par to, ka viņš principā tā kā nav pārstrādājums vairs. Nu, un tad es visu jau iepriekš minēto mazliet tā kā apkopojot, gribētu teikt, ka stāsts ir par to, ka mums ir, es domāju, ka šis ekodizaina stratēģija mums nav svešs termins, un ja mēs raugamies uz šo te terminu un skatāmies, ka pirmām kārtām, ja mēs uz to piramīdu skatāmies un apakšējā daļā mums parādās šie atkritumi tikai, kas ir, attiecīgi nāk izgāstuvēs, tad mums ir ļoti būtiski jādomā, kā mēs vispār varam optimizēt, samazināt šos resursus pirmām kārtām tur, kur mēs varam samazināt iepakojumu, neizmainot produkta kvalitāti. Protams, būs tā, ka būs dažādas situācijas, dažādi jautājumi, vienam šis būs vienkāršāk risināms, otram tā kā sarežģītāk. Cits varbūt sapratīs, ka viņam diemžēl ir principā galīgi nav bezzies, bet principā katrā gadījumā te ir stāsts, par ko mums katram ir jāsāk jādomā, jāslēdz savs iekšējais audits un jāsaprot, kur ir tie varianti, ko varētu mazināt, jo neizbēgami tas šis jautājums par atkritumu apsaimniekošanu un atkritumu apjomu samazināšanu, viņš aizvien vairāk un vairāk tā kā aktualizēsies. Ko vēl es gribētu pieskarties un ko gribētu minēt, ka ļoti būtiski ir šī savstarpējās sadarbības ķēde. Mēs sākam runāt par iepakojumu ražotājiem, atsevišķi par pārtikas, teiksim, attiecīgi ražotājiem, varbūt ne pārtikas par ražotājiem, bet vispār produktu ražotājiem, par attiecīgi šo ķēdi, kas ir tirsniecības, patērētājs, protams, atkrituma apsaimniekotāji un arī no valdības viedokļa. Jo ir stāsts par to, ka ja mēs katrs atsevišķi šajā katrā nozarē darbojamies, tad principā katrā nozarē viss notiekās, bet kopā tās saiknes kopīgās nav, līdz ar to ir gana sarežģīti un problemātiski ar to visu tikt galā un salikt to visu tā kā vienā kopīgā ķēdē. Nu, lūk, un tad... Jā. Vēl viens, nākamais slaidiņš, ko es gribētu vēl vērst uzmanību, attiecībā par šiem iepakojumu slāņiem un veidiem. Tajā brīdī, kad jautājums, kurš ir pārstrādājums, kurš nav pārstrādājums, ja materiāls, tad ir tā, ka mēs diezgan bieži un daudz runājam par to, ka tie materiāli, kuriem ir daudz slāņi, viņi mums tā kā ir sarežģīti, grūti pārstrādājumi, un te jūs varat redzēt arī šo materiālu dažu attiecīgi šo kombināciju, es vēlēsies parādīt kā piemēru, tas nav vienīgais pareizais vai nepareizais variants, bet stāsti par to, ja jūs redziet, ka materiāli šos atšifrējumus, jums ir, teiksim, dažādu šo te PET, kas ir polietilēna tereftalāts, tālāk mums ir polietilēns, tad ir evoks, atkal polietilēns, vai, teiksim, olipropilēns, vai attiecīgi dažādu materiālu veidi, jūs saprotiet, ka tie materiāli jums ir dažādi kombinācijas. Līdz ar to šie materiāli, kuri dauddzslāņu materiāli, viņi noteikti stipri sliktāki pārstrādājās, un principā lielākā daļa no viņiem, ja mēs skatāmies un raugamies arī attiecībā uz nākamajām šīm regulām, kas plānojās, ir tā, ka šim bāzes materiālam vienam būs jābūt krietni lielam procentam, tie būs 70-80%, pretējā gadījumā materiāli neuzskatīs kā pārstrādājumu. Tajā pašā laikā, ja, teiksim, materiālam ir teiksim, kā polietilēns, evoks un polietilēns materiāls, kas parādās. Te ir stāsts par to, ka tev jau mēs redzamies, ka bāzes materiāls ir krietni tā kā attiecīgi lielākā apjomā. Evoks materiāls tas, kas dod arī šo te barjeru slāni, bet par evoks arī diezgan diskutabli jautājums par apjomu, daudzumu, ko liek iekšā un cik lielā mērā tā kā šis evoks slānis bojā šī te pa bāzes materiālu kopēju apjomu. Jo vienmēr būs stāsts par to, kāda būs tie materiāli kopējais apjoms, kas tiks pārstrādāts. Līdz ar to tā arī varēs saprast vairāk attiecīgi to kopēju materiālu veidojot, jo kā mēs saprotam, ka nepārstrādās vienu maisiņu vai kastīti vai paciņu, līdz ar to veidojās apjoms, un tad attiecīgi un tā apjoma kopējās tās bāzes, kā tie materiāli veidojās, arī varēs saprast, kuri materiāli ir vairāk vai mazāk pārstrādājumi. Viens gan ir skaidrs saprotams, ka ja mums ir monomateriāls, tad arī šajā monomateriālā, kas ir vienslāņu materiāls, viņam jau ir krāsas, piedevas, dažādas attiecīgi šie elementi dažādi klāt, kas principā pēc būtības arī nenozīmē, ka viņš ir pilnīgi 100%, mēs varam pārstrādāt viņu pilnīgi identiski tādā pašā materiālā. Jo te vienmēr būs dažādi jautājumi par to, kādas ir pārstrādes iespējas, kādi varianti un kādas ir šīs
iespējas. Tas, ko es vēl gribētu pieminēt un rādīt arī par šīm iekārtām. Kas ir būtiski? Varbūt mazliet ilustrējot to skatu, kāds izskatās dažādi derīguma termiņi stabiņos A, B, C, D, E, F, G, H, ko jūs redziet. Un principā tas ir iespēja, tas ir veids, kādā veidā jūs varat teikt, vienā gadījumā derīguma termiņš produktam ir 24 dienas, otrā gadījumā viņam ir tikai 5 dienas. Tas pats produkts, tas pats iepakojuma materiāls. Ļoti būtiski ir vides un iekārtas, kurās to produktu pako un kāds izskatās. Līdz ar to tas, ko uzņēmēji arī šobrīd diezgan daudz jau dara, viņi mēģina testē ar dažādām iekārtām, dažādiem materiāliem savus produktus. Jo viens jau ir tas, ka mēs varam pateikt, mainam iepakojuma materiālu un viss ir skaisti, bet stāsti par to, ka, ja mēs runājam ceļš par pārtikas produktiem mēs skatāmies arī, protams, būtiski mums ir derīguma termiņš. Un tajā brīdī, kad mēs mainam iepakojuma materiālu, uzņēmējiem, kas ražo produktu, protams, ir jābūt pilnīgi pārliecinātam, ka produktam derīguma termiņš būs atbilstošs. Līdz ar to arī šeit, mainot materiālu, šis ir vēl viens no izaicinājumiem, jo tajā brīdī, kad mēs runājam par iepakojuma materiālu maiņu un visām šīm lietām, ir svarīgi būtiski, cik ātrā laikā vai nebūs iekārtām lēnāki tempi izveidot jaunos materiālus. Vai attiecīgi iekārtas varēs nodarboties ar šiem te konkrēti izmantot materiālus, kādi veidosies tie atgriezumi, vai tie materiāli būs tā kā pietiekami slīdēs pie iekārt, vai viņi būs labi sakausējumi. Tā kā arī te būs gan daudz izaicinājumu tajā brīdī, kad mēs runājam par materiālu veidiem un iespējām viņiem tā kā attiecīgi mainīt viņus. Un, protams, būtiski ir tas, ko es arī gribētu pieminēt, arī šos apzīmējumus. Droši vien, ka mēs ļoti labi ja pazīstam šos apzīmējumus un saprotam, ka iepakojumi tiek marķēti, bet tas vēl nenozīmē, ja mēs ieraugam materiālu, teiksim, kādu ciparu, teiksim, mēs ieraugam HDP divnieku, tas nenozīmē, ka viņš būs viena slāņa materiāls. Viņa varbūt arī dažādi šie polietilēna veidi, bet katrā gadījumā, ja tas materiāls tāds, ka viņš nāk viens bāzes materiāls, tad tas jau tā kā principā līdz ar to, ka nav tā, ka mēs saliekam PET, HDP, mēs saliekam polipropilēnu, vēl teiksim, attiecīgi citus materiālus, līdz ar to šis stāsts mums tā kā ir vairāk virzās tā kā uz pārstrādājumiem materiāliem, bet katrā gadījumā nav tā, ka jūs tagad atnāksiet un visi materiāli, ko jūs tagad būsiet paņēmuši šo, teiksim, ar attiecīgi materiālu, kurš būs, piemēram, polipropilēns, un pateiksim, ka viss polipropilēns pārstrādājums, jo ir materiāli, kuros būs gana daudz šīs krāsvielas, būs dažādi šie metalizētie materiāli daļas klāt, kuras, principā, kopējā pārstrādes procesā viņi vienalga tiks šķirot nostakā šie materiāli. Līdz ar to arī šeit ir jautājumi, kā to visu salāgot un salikt tādā izskatā, lai viņš būtu pārstrādājums. Un, kā jūs saprotiet arī no prezentācijas, ko es iepriekš šobrīd tā kā minēju, ka nav vienas pareizās atbildes, kur es tagad varētu pateikt, ka šis tagad konkrēti ir, šis tagad nav pārstrādājums. Katrā konkrētajā gadījumā ir jāskatās uz šo dokumentāciju, kas jums dokumentācijā ir tā kā rakstīts klātai brīdī, ka jūs šo iepakojuma materiālu tā kā vai nu pasūtiet vai izvēlieties. Un, protams, ka ir būtiski svarīgi arī saprast, kurā vietā viņi pēc tam varēs arī pārstrādāt. Nu, un tad izvēloties un mainot iepakojuma materiālus, ko es gribētu teikt, ka mums Latvijas tirgu šobrīd ir ļoti daudz iepakojumu, kuri principā ir ļoti grūti pārstrādājumi vai nav pārstrādājumi. Līdz ar to būs izaicinājumi gan daudz uzņēmējiem domāt par to, kādā veidā mazināt apjomus, kādā veidā tā kā arī skatīties. Nu, ļoti būtiski kritēriji, varbūt tā mazliet summarizēt, ir šie iepakojuma izmaksas. Jo šie materiāli, mainot materiālus, ir tā, ka ja mēs raugamies uz daudzslāņu materiālu, kas ir barjeru īpašībā, mainot uz materiāliem, kuri būs arī barjeru īpašībā, bet būs pārstrādājumie, šīs izmaksas būs dārgākas. Iepakojuma spēja saglabāt produkta kvalitāti, kā jūs arī tā kā iepriekšēji minēju. Tas arī ir būtiski svarīgi, tāpēc, kad ja mums ir produkts, ko mēs pakojam un mums ir eksporta iespējas un viss pārējais, mums ir ļoti būtiski saglabāt šo arī kvalitāti un derīguma termiņus saglabāt. Ja, un nākamais jautājums par iepakošanas iekārtām, vai mēs varēsim izmantot esošās iekārtas, vai viņas varēs regulēt, pielāgot, jo arī būs dažādi parametri, un tas varētu arī izmaksāt, būt klāt papildus izmaksas uzņēmumiem. Un, protams, arī tālāk tā kā attiecīgi būs, kādas būs šīs izmaksas mainot arī iepakojuma piegādātāju. Jo varbūt, ka daži uzņēmēji, kuri līdz šim ir piedāvājuši materiālus, kas ir bijuši nepārstrādājumi, būs situācija, ka viņus nevarēs piedāvāt tādus, kuri būs pēc tam pārstrādājumi materiāli. Ja, tā kā principā, kurā gadījumā izaicinājumu mums būs daudz, līdz ar to ir tā, ka ļoti, manuprāt, būtu diezgan veiksmīgi domāt šobrīd, skatīties jau katram veikt savu iekšēju auditu uzņēmumā un saprast, kur ir tās iespējas, kur varbūt ar tādiem mazākiem līdzekļu izmantošanas iespējām var skatīties, kādā veidā varētu nonākt līdz šiem te optimāliem risinājumiem un nonākt līdz situācijai, kad mēs varam tā kā tikt līdz šiem te optimāliem risinājumiem, kas mums varētu katram vairāk tā kā derēt. Paldies!
Nu ko, teiksim lielu paldies profesorai Sandrai Muižniecei Brasovai par šo te lielisko uzstāšanos. Es domāju, ka, kā arī jūs minējāt, būs liels izaicinājums un būs daudz ko domāt ne tikai uzņēmējiem un kā juridiskām personām, bet arī jebkurai fiziskai personai par to, ko sāk domāt, ko ņemt, ko neņemt, ko lietot, kādas iepakojumus un kādas nē. Tāpēc arī to ķēdīti rādīju, kur rādīju, ka mēs visi esam iesaistīti, mums visiem tas būs svarīgi, visiem par to ir jādomā. Tieši tā ir tā lieta, kad jebkurā gadījumā visiem par to jādomā, lai tas viss palikt arvien labāk un labāk. Vai ticēsiet vai ne, ir ienākušies arī jautājumi jums, kamēr jūs uzstājāties. Un sāksim ar jautājumu par tātad kompozīta iepakojumu. Respektīvi, kompozīta iepakojuma materiāli, kuru sastāvā ir plastmasa, vai tas pārstrādājams kaut kur ārzemēs un attiecīgi nebūs par to jāmaksā lielais nodoklis kā par nepārstrādājamu plastmasu? Jā, tas droši vien vairāk būs jautājums atkrituma apsaimniekotājiem, bet es tomēr atbildēšu. Stāsti par to, ka jebkurš materiāls, kurš tā kā attiecīgi jums kā uzņēmējiem noteikti būtiski svarīgi ir saprast un jautāt, lai uzņēmējs, kas jums piedāvās iepakojuma materiālu, lai viņš būtu tā ko nākotnē, lai viņš norādītu, kurā vietā, kurā rūpnīcā, precīzi, kurā valstī varēs to materiālu, ko jums viņš piegādā, pārstrādāt. Es saprotu, ka ir varianti arī tādi, ka uzņēmēji šobrīd tā kā daudzi to nepiedāvā, par cik tas nav bijis tā kā prasīts obligāti, bet saistībā ar direktīvām, ar šo te regulu, tas arī nākotnē būs arī uzstādījums uzņēmējiem, kas ražo un ražos iepakojuma materiālus. Līdz ar to stāsta par to, ka ja būs situācija, kad viņš tā kā saražo, jūs materiālu varat pirkt dažādās valstīs, protams, bet jāatcerās arī tas, ka jo materiāls būs mazāk slāņains, viņš būs viendabīgāks, jo jums būs lielākas iespējas atrast vietas, kur viņu varēs pārstrādāt. Un, protams, ka mēs runājam par Eiropu, tad, ja mēs tā kā saprotam, ka materiālu atved no vienalga kuras tā kā pasaules malas, tad, principā, protams, tie atkritumi paliek Latvijā. Un ja viņi paliek Latvijā, tad jāsaprot arī tos, ka pa vienai trauciņiem prom nekur nevedīs. Līdz ar to atkrituma apsaimniekotājiem būs jāstāsta iespējas arī kādā veidā, kādi apjomi, kurā vietā ir pārstrādājumi un kāds izskatās. Un līdz ar to jau būs mazāk, teiksim, komplekss materiāls, jo būs vienkāršāk risinājumi. Bet viennozīmīgi nevar pateikt, tas jāstāsta būs pēc uzņēmumiem, jo arī pa pārstrādi uzņēmumi ir dažādi un vieni uzņēmumi pārstrādā ķīmisko, otri ir mehānisko pārstrādi, vieniem ir augstā mazgāšana, siltā mazgāšana, tā kā tas būs ļoti, ļoti tāds diskutabls jautājums vēl. Skaidrs. Jautājums sekojošs, vai Latvijā ir speciālas laboratorijas, kur var noteikt kompozītu materiālu sastāvu? Gadījumā, ja piegādātājs nesniedz šādu informāciju. Jā, ja situācija būs tāda, ja piegādātājs nesniedz informāciju, tad uzņēmumiem, kuri pakos produktus, viņiem būs svarīgi saprast, ir materiāls pārstrādājums vai nav pārstrādājums. Tad stāsta par to, ka pie uzņēmumiem, kuri ražo materiālus, viņiem šīs laboratorijas šobrīd daudziem veidojās. Arī tepat Latvijā, Klīner, tā kā ir arī šī laboratorija, tad es zinu, ka arī Rīgas Tehniskajā universitātē arī tā kā tiek testēti, bet kas ir jāatcerās, kad tajā brīdī, ka šie materiāli tiks attiecīgi tā kā noteikts, viņš tā kā šī materiāla sastāvs, tas vēl nenozīmē, ka jūs uzreiz varēsiet pateikt, ka viņš ir kurā vietā viņš ir pārstrādājums. Tad vēl būs jāmeklē vieta, kurā vietā viņš tiek pārstrādājums. Jā, bet, principā pēc būtības šobrīd tas ļoti aktuāli. Zinu, ka Latvijā vēl vairākās vietās šobrīd ir aktivitātes un šīs laboratorijas tā kā veidojās un notiekās, bet katrā gadījumā tas būs būtiski jāskaņo un jāskatās ar šiem atkrituma apsaimniekotājiem. Jā, es domāju, šis jautājums vairāk uzdots tādā ziņā, kad tā kā uzņēmums konstatēs, ka viņam ir kompozīta materiāls, iepakojuma kompozīta materiāls, lai varētu veikt atskaites jau tālāk saistībā ar dabas resursu nodokli. Un pārstrādi jau, protams, tas arī tas jau ir nākamais jautājums. Tas nākamais, kas būs noteikti sekos ķēdīte pēc tam. Jā. Kas notiek ar pārstrādātu plastmasu? Vai pārtikas iepakojumā vispār drīkst lietot materiālu, kurā ir pārstrādāta plastmasa sastāvā? Šobrīd ir tā, ka par šiem materiāliem, tas, cik man ir zināms, ir PET materiāls, tas, kur izmanto atkārtot tieši pārtikai, tā kā kontaktā, kas ir esošie materiāli. Bet attiecībā par pārējiem materiāliem ir tā, ka jautājums ir, gribētu teikt, būtu jāsaka uzreiz šobrīd jādala divās daļās šie produkti. Produkti, kas ir tiešā kontaktā ar pārtikas produktu un produkti, iepakojumi, kas ir sekundāri iepakojumi, vai tie paši, kas ir iepirkuma maisiņi. Līdz ar to te arī tā kategorija tāda, ka tur jāskatās, un ir materiāli, kur man ir zināms, ka, teiksim, ir PET materiāls, kur iekšējo slāni ieliek šo pārstrātu un apkārtējo kontaktā ar pārtiku nonāk veido šo jauno slāni, kas ir jaunais materiāls slānis. Tā kā te arī es domāju, ka šeit būs gana daudz vēl attīstības nākotnē, un ir uzņēmumi, kas šobrīd arī skatās un domā, es gribētu teikt, tas nav Latvijā, bet Eiropā ārpus Latvijas, kad ir uzņēmumi, kas šobrīd skatās pa variantiem, arī kādā veidā varētu būt varianti, kad izmanto šos
gatavs materiāls, bet viņš nav tiešā kontaktā ar pārtikas produktu, bet tiek izmantots pārtikas iepakošanai. Respektīvi, ka pārstrādātais ir daļa no visa šī kopējā materiāla, bet, bet tas, kas tieši kontaktā ir, tā kā līdz ar to tas ir tā kā tas, kas ir jaunais materiāls. Un pēdējais jautājums, kas vēl tāds, vai ir plānots izveidot kādu pārstrādājams un nepārstrādājams plastmasas iepakojuma veidu klasifikāciju, lai uzņēmumiem būtu vieglāk orientēties. Respektīvi, tā kā šis būs ļoti aktuāls jautājums saistībā ar izmaiņām dabas resursu nodoklī, kas ir pārstrādājumā un nepārstrādājumā plastmasa, vai būs kaut kāds iespējams? Šobrīd 100% nevar atbildēt, bet ir situācija, ka ir iestrādnis, sāk pie tā strādāt, bet tajā brīdī, kad daudz ko runā un skatās, vienmēr ir tā kā daudz un dikti runāts par to, ka pirmkārtām iepakojumi tā ir ļoti raibi, uz viņiem ir ļoti daudz dažādu marķējumu, viss kā cita. Un vēl, kas ir būtisks jautājums pie tā viss strādājot, ir jautājums, tam jābūt arī starptautiskā veidā, tā kā kopīgi Eiropas Savienībā, tāpēc, kad lielākā daļa uzņēmuma, kas ražo produktus, viņi arī eksportē produktus. Un tagad drukāt uz viena iepakojuma šādu, uz otru tādu arī attiecīgi. Bet es zinu, kad ir iestrādnis un pie tā tiek strādāts, skatoties vienkārši attiecīgi. Tas būs arī droši kāds laika periods paies, kamēr nonāks līdz tam. Jā, nē, kādā veidā, tā kā, bet par to tiek domāts. Skaidrs. Liels jums paldies šodien. Vēlreiz, paldies Sandrai Mužniecei Brasavai. Lūk, līdz ar to mūsu Zaļās jostas webinārs šodien ir beidzies, ir pienākušas beigas. Mēs esam dzirdējuši daudz un dažādu interesantu materiālu informāciju par to, kas ir stājies spēkā, kas stāsies spēkā, kas vēl tikai būs nākotnē, bet kas noteikti ietekmēs daudzus no jūsu uzņēmumiem. Vēlreiz atgādināšu par jūsu jautājumiem. Šobrīd ir ienākuši daudz jautājumi šī te webināra laikā. Es pieļauju, ka pēc šī visas informācijas apkopošanas jums noteikti radīsies vēl jautājumi. Droši zvaniet, rakstiet Zaļajai jostai uz e-pastu, uz info@zaļajosta.lv vai uz centrālo tālruni, kas ir 67607880. Un mēs labprāt jums palīdzēsim, atbildēsim par tekstilu un visu, kas vēl tikai nāks, kaut vai vismaz piefiksēsim šīs te jūsu problēmas jautājums, lai jau tad tālāk mēģinātu ministrijā valsts vides dienestā šo te tālāk uzdot. Jebkurā gadījumā visi šie jautājumi, kas ir atnākuši šodien, mēs individuāli ar jums sazināsimies, informēsim un, protams, jaunumi būs vēl. Jaunumi būs, mainās dabas resursu nodokļa likuma projekts tiks pieņemts, attiecīgi saistīti MK noteikumi tiks izveidoti un līdz kaut kas jauns stāsies spēkā, kaut kas mainīsies mūsu apsaimniekošanas sistēmā, jūsu sistēmā par atskaitēm, atskaišu iesniegšanu. Mēs visus informēsim, visiem sūtīsim informatīvas vēstules, lai jūs būtu pirmie, kas arī to visu uzzina. Vēlreiz liels paldies! Mani sauc Mārtiņš Eglīte, varat jebkurā dienā man droši zvanīt, vaicāt savus aktuālos jautājumus un līdz nākamajai reizei, lai jums veiksmīga diena. Paldies!